Pirms kāda laika es akcentēju uzmanību uz to, kādas neiedzības, manuprāt, notiek Stradiņas slimnīcā un kāpēc dažādi lēmumi, kurus pieņem Stradiņas slimnīcas valde, faktiski novedīs pie tā, ka rezultāts būs valstī un sabiedrībai dārgāks, termiņš, kurā mēs nonāksim līdz modernai infrastruktūrai vai A2 korpus, tā saucamā A2 korpus Stradiņos uzcelšanai, būs vēl plus 5-7 gadi. Kā minimums, un dod Dievs, lai beigās vēl mums neatprasītu Eiropas naudu, kur mēs nebūsim iekļaujušies kaut kādos termiņos. Skaidrs, ka atbildīgie par šo situāciju ir reāli veselības ministrija, Hosam Abu Merī personā un Stradiņas slimnīcas vadība Laura Vidža personā. Taču pagājušo piekdienu, it kā nemanot, Lauris Vidžis ir iesniedzis atlūgumu un aizgājis no Stradiņas slimnīcas valdes priekšētāja amata, jo viņam esot lieli izaicinājumi Amerikā saistībā ar veselības jomu. Es domāju, ka tā vienkārši ir bēgšana no atbildības. Cilvēks ļoti labi saprot, ka savārīts ir tiešām lielas ziepes, kā pa 5-7 gadiem Stradiņas slimnīca savā attīstībā iepaliks, ka tā rezultātā cietīs pacienti un ar augstu varbūtību liela daļa personāla atmetīs ar roku un aizies strādāt kādā citā veselības iestādē. Tā mūsu valstī notiek, un tā arī ir lielākā problēma, ka līderi, valdes priekšsēdētāji šādās milzīgās institūcijās nevis tiek izvēlēti pēc kaut kādiem reāliem profesionāliem kritērijiem, bet tiek izvēlēti pēc kaut kāda mistiska, matemātiska, vai drīzāk mazākā ļaunuma principa. Restīvi, par to, par kuru mēs neko nezinām, tātad mēs nezinām arī neko sliktu, iespējams, tad viņš ir labākais. Rezultātā šāda pieeja noved pie tā, ka nozīmīgas institūcijas Latvijā vada bailīgas viduvējības un rezultāti ir tuvu nulei vai ar lielu mīnuszīmi.